šodien mēs esam pavēruši vēl vienas durvis, ko var izmantot cilvēki, kas pārvietojās ratiņkrēslā, un tās emocijas, ko tu vari izbaudīt, braucot kopā ar kādu riteni, vai šoreiz arī var iespēja izsteigāt tādas nepieejamas meža takas, kas kādreiz nebija iespējams. Man liekas, ka tas ir super, ka tu cilvēkam var sagādāt jaunu dzīves skatījumu kā tādu. Ja es nemaldos, tas šādas iespējas cilvēkiem Baltijā vēl nav, šī ir viena no pirmajām. Un tas nozīmē to, ka mēs varam būt lepni un aicināt cilvēkus uz Carnikavas novadas pētniecības centru, braukt un sajust to, kas iepriekš varbūt nav bijis pieejams. Pat cik es pats esmu vēl braucīs aktīvais un patīk pašam un sagada prieku, tāpēc šodien tas, kas mēs pieredzējām ar Katrīnu, man liekas, tas ir tā kā dubult prieks mums abiem un tas ir forši. Tas velosipēds ar elektromotoru. Viņš principā ļauj bez problēmām, bez piepūlēm veikt tālās distances un priecāties par īpaši, ja ir labs laiks. Un Katrīnai, cik es saprotu arī, viņa visu laiku, es neredzēju, bet jūtu, ka viņa smaida. Un var arī ātrāk, var lēnāk, var aizbraukt līdz jūrai, vai arī tepat, kur mēs bijām pie Carnikavas. Tā kā, man liekas, laba iespēja cilvēkiem pavadīt brīvu laiku, tāda aktīva atpūta un kompānijā. Gūst tādas foršas emocijas. Tikām līdz jūrai. Katrīnai arī tur pateica, ka mēs tur gribētu tur vēl tā kā bišķiņ pasēdēt un izbaudīt to mirkli pie vēja un pie viļņiem. Un tas arī skaista vieta, pielāgota, diezgan tālu var aizbraukt ar tiem ratiem, ar šo velosipēdu, tur koka laipa, visu forši uztaisīs un visus aicinātu arī izmantot tādu iespēju šeit atbraukt pie jūras un izbaudīt to. No sākuma, tad, kad bija vējains, tad bija ļoti grūti. Tad matipūtas eja apvaigi. Man liekas, ka dzīvē es nekad nebiju tik ātri braukusi. No sākuma bija bailīgi, bet ar laiku es pieradu. Jā, es gribētu vēl kādu reizi braukt. Ļoti patika. Es domāju, ka izmēģinājums noteikti ir veiksmīgs. Redzot Katrīnas smaidu, kad viņa atgriezās atpakaļ ar velosipēdu no jūras, man šķiet, ka bija skaidrs, ka izmēģinājums ar velo noteikti ir bijis veiksmīgs. Kas attiecās uz šo taku ratiņkrēslu, arī Stūmais teica, ka bija salīdzinoši viegli, noteikti vieglāk nekā ar parasto ratiņkrēslu. Arī vadāmība diezgan viegli, tā kā es domāju, ir kaut kādas lietas, ko mēs noteikti vēl varētu ņemt vērā, kā piemēram, tur galvas nostiprināšana vai kaut kas cits, lai atvieglotu un padarītu šo braucienu vēl ērtāku un sajūtu ziņā baudāmāku cilvēkam, kas sēž ratiņkrēslā. Mēs, kad braucām uz tejienu, es arī visu laiku domāju, kā būtu, ja Valdemāram priekšā būtu tā kā gumijas ritenis, jā. Un tagad bija, jā, un tik forši bija, jā, varēja ratā paraut, varēja pa smiltīm arī izbraukt un pa saknēm arī diezgan brīvi pārvietojāmies. Protams, kur bija mīkstās smilts, tur vajadzēja tā kā piepūli, jā, bet tā viss gāja smuki cauri, jā. Kādreiz bija reklāma, atceros padomu laikos, nepaprovēs, neuzzinās. Es tieši to pašu varētu tagad pateikt. Mēs noteikti gribam to popularizēt un stāstīt par šo lietu, jo ne tikai tie cilvēki, kas ir ap Eironā gribētu, bet man liekas, ka daudz plašāks cilvēku klāsts, bet tas, kas mums ir jādara kopā ar sociālajiem dienestiem un nevalstiskajām organizācijām, mums ir jāiedrošina.